Mani sauc Vineta Karīmova, un Islandē es dzīvoju 21 gadu. Strādāju par vecāko medmāsu pansionātā vietējā. Un kā sākumā nonāca? Kā nonāca? Islandē, jā. Mīlestība. Atvilināju. Vīrs stāsta, kad bērni prasa, kā tu iepazinies ar tēti? Tētis stāsta tad viņiem, zini, es gāju jūrā, izmetu tīklus un noķēru skaistu nāriņu un atvedu mājās uz Islandi. Un tā nāriņa dzīvo jau 21 gadu šeit. Nē, nu taču nē. Hej. Er Johanna heima? Þú bara veit ég ekki. Eða í vinnunni? Ég bara veit ekki. Ah. Bara gá að því. Já, það væri fínt. Kas noskaidrojās? Es prasīju, vai mājās. Viņš saka, nezinies paskatīties. Tad es viņai varu uzprasīt, jo te ir viņas, ģimenes, jā. Nei, hún ekki heima. Jā, ok. Hún ekki að vinna samt sko, en hún Nee. Ganske ervaring til Reykjavíkur. Það er föstudagskvöld í dag. Ha, hún? Já, það er ekki. Nei, Reykjavík. Nei, nei. Það er ferðarlegar á ykkur. Þú ert úr Grundarfirði? Já, já, ég er það. Ég er úr Grundarfirði, en ég er með gesti frá Lettlandi sem eru komnir til að taka mynd. Íslandieši kā pirms vikingiem dzīvoja šeit tie īru mūki, jo uz to norāda saglabājušies nosaukumi. Viņi tikai domā pēc tiem nosaukumiem, ka tas tā varētu būt. Bet Islanda nekad nav bijusi, viņa bija zem Dānijas, līdz kuram 40, kuram gadam 42, 3 vai 4. Kalns, kur katrs ir uz kuru pusi. Būlanshovze. Tas ir uz Olusvīku, uz to pusīti. Tas sanāk, kaut? Tur. Un katram mums stāstīt, katra no vietējām ļoti svarīgi tas esot, ka katrai tā mazai smailītei, katram pauguņam ir savs nosaukums un... Jā, tādēļ arī mums patreiz mūsu ģimenē iet tiesas darbi sakarā ar zemes atgūšanu. Un mēs ejam pie katra cinīša, katra, kas varētu norādīt uz to, ka varētu tā būt tā vieta, kur ir tā zemes robeža. Pirms 2 nedēļām mēs ar juristiem gājām, tie arī nāca mums līdzi, un mēs skatījām katru cinīti, lai tiesā varētu pierādīt, jā, ka tas ir agrāk bijis mūsu vīra ģimene. Jā. Tā kā. Un te arī ir
izsekojam ģimenes vēsturi O jā, ļoti sen. o jā. Apmēram 1300. gads kaut kur pat. Tu vari, mēs varam ieiet Islendinga Book internetā un paskatīties visu to ģimenes ciltskoku ļoti sen. Un ir arī tā, kad ja meitene ar puisi satiekās, islandieši, viņi iet un pārbauda, vai viņi nav tuvi radinieki. Ne jau visi, protams, bet vēlams. Baznīca, kapela, kas tur viss fantastiski. Kaut kas vienreizējs, mēs uz 2 dievkalpojumiem bijām un wow. Tas ir mana vīra tēvs, kas te guļ. Un galvenais, kā sanāca, Kristofers ir Kristofers, vai ne? Mans Kristofers. Un, kad viņš piedzima, mēs domājam, kādu vārdu varētu arī tādu, ko Latvijā varētu izrunāt omes un radinieki. Vienīgais, kas būtu arī šeit un arī pie mums, tad izdomājam vārdu Kristofers. Nosaucām Kristoferu par Kristoferu, un tad izrādās, Kristofers ir Kristofer Thor. Viņam otrs vārds ir Thors. Un beigās izrādījās, ka es nemaz nezināju, ka Hjortur tētim ir otrs vārds Kristofers. Nezināju. Un Hjortur mammu sauc Thorun. Kristofer Thor. Sanāca pēc tēta un mammas. Bet nejausi. Un Hjortur man vīru sauc pēc Hjortura tēta draugs Hjortur Arnason. Un man vīru nosauc Hjortur, tāpēc, ka... Šis ir vīra tēva draugs, ja? Jā. Jā. Pēc tā Hjorturs ieguva savu vārdu, Hjorturs. Un tad tāda vecka. Tad mazi kapiņi. Jā, nē, tā nav privātā baznīcas, nav privāts. Mazi kapiņi vietējie, te apglabā